Ja tu šo skaties vai klausies, tad investīcijas tev nav mazsvarīgas. Lai uzzinātu par aktuālajām investīciju iespējām, publiskajiem obligāciju piedāvājumiem, kur pēdējā laikā labas procentu likmes tiek piedāvāts, par IPO un nevis tikai ziņu formātā, bet analīzes, viedokļi un skatījumi no citiem investoriem, tad īstā vieta ir investoruklubs.lv. Ienāc un pievienojies. Investoru kluba podkāsts. Investē, un esi viens no mums. Labdien! Esiet sveicināti Investoru kluba podkāstā. Mani sauc Kaspars Pēcinieks, esmu Investoru kluba galvenais redaktors. Šajā podkāstā mēs runājam tikai un vienīgi par investīcijām. Par investīcijām runājam ar biržās kotētu uzņēmumu vadītājiem, investīciju ekspertiem un cilvēkiem, kuriem ir ko teikt par investīcijām. Pirms sākam šodienas epizodu, man kā vienmēr jāpasaka atruna, ka katrs pats uzņēmumies atbildību par saviem investīciju lēmumiem, un šeit dzirdētais un redzētais nav jāuztver kā investīciju rekomendācija vai padoms. Katrs pats domājam ar savu galvu. Šodienas epizode ir tapusi sadarbībā ar Eleving Group, un šodien pie manis viesos ir Māris Kreits, Eleving Group finanšu direktors, tā varētu teikt latviski, vai ne? Tieši tā. Sveiks, Māri. Sveiks, Kaspar. Sveiki, investori. Pastāst lūdzu, kā iet Elevingam? Un tad mēs jau ķersimies tām aktuālajām tēmām, par kas mums jāparunā, bet pastāsti, kā iet Elevingam, kāds noskaņojums šajā jaukajā rudenī? Protams, ar vislielāko prieku. Patiesībā, droši vien bez liekas pompozitātes jāsaka, ka Elevingam iet ļoti labi. Un ļoti labi tādā ziņā, kad mēs turpinām uzsākt to trajektoriju, mēs turpinām būtībā īstenot to stratēģiju, ko mēs esam apsolījuši IPO laikā mūsu akcionāriem. Tas pats attiec arī uz mūsu obligacionāriem. Un turpinām audzēt uzņēmumu, audzēt biznesu. Mūsu finanšu rādītāji ir tik stipri kā vēl nekad. Un šogad pirmajos 6 mēnešos mūsu peļņas rādītāji pat nedaudz pārsniedz pagājušā perioda 6 mēnešus un nesam uz tādas trajektorijas, lai pārsīst pagājušā gada rezultātus arī. Gan ieņēmumu ziņā, portfeļu izaugsmu ziņā jau pārsitam, gan arī peļņas rādītājos. Ok, mēs detaļās par visu kaut ko parunāsim, bet par to lielo lietu ir izziņoti visādi notikumi ar obligācijām. Pastāst vairāk, kas ir izziņots, kas tiek plānots, kas būs darīts. Pastāst mums vairāk. Jā, tad 29. septembrī mēs izziņojam jaunu obligāciju emisiju. Emisijas apmērs būs līdz 250 miljoniem eiro. Tā būs līdz šim lielākā obligācija emisija Eleving Group vēsturē. Visticamāk arī viena no lielākajām, kādu emitents no Baltijas iet un emitē Eiropas kapitāla tirgos. Kas būtiski, varbūt šo obligāciju emisiju mēs emitējam, lai pārfinansētu esošās 150 miljonu eiro vērtās obligācijas, plus piesaistīt jaunu kapitāla izaugsmai. Un būtiski varbūt atzīmēt to, ka mēs arī piedāvāsim visiem mūsu esošiem obligacionāriem, kas tagad ir investējuši 150 miljonu eiro obligācijās, arī pagarināt savu ieguldījumu, pārkonvertēt viņus ieguldījumu uz jaunajām obligācijām, jo, ja viņi to neizdarīs, tad diemžēl diemžēl vai par laimi, viņu ieguldījums tiks atmaksāts, tad, kad beigsies šis parakstīšanās periods. Un īsumā varbūt par tiem deadlineiem, tad 29. septembrī mēs izziņojam apmaiņas programmu. Tā ilgs līdz 15. oktobrim. Un 6. oktobrī mēs izziņojam parakstīšanos jebkuram jaunajam investoram uz šīm obligācijām, un tas ilgs līdz 17. oktobrim. Bet droši vien būtiski atzīmēt to, ka šis te apmaiņas piedāvājums visticamāk praksē, ņemot vērā, manuprāt, novecojušo infrastruktūru Eiropā, es domāju, ka reāli investori saņem šo ziņu no savām bankām Baltijā. Ne 29. septembrī, tas varētu būt drīzāk 2. 3. oktobrs, un patiesībā viņiem nemaz nebūs tik daudz laika, lai veiktu šo te apmaiņas orderi, ja viņi izvēlēsies palikt un investēt Eleving obligācijās. Pēdējais, varbūt, ko gribēju atzīmēt, kad arī jaunās obligācijas mēs emitēsim ar ne mazāk kā 9,5% kuponu likmi. Tā ir tieši tāda pati likme kā esošajām obligācijām. Iespējams, viņu vēl mainīsies, bet viņu var mainīties tikai uz augšu, viņi nebūs mazāk par 9,5%. Ok, ļoti labi, interesanti un jā, tiešām ļoti liela obligācija, jā, forši, liela plāni.
Un cik garas būs jaunās obligācijas, kā tur varbūt to kāds rakstura lielums, kaut kāds nodrošinājumi, nenodrošinājumi un jā, cik garas tad kupona izmaksa tur reiz ceturksnī droši vien, jā, vai reiz pusgadu, tu pastāstīsi. Jā, izstāstīšu. Būtībā, ja kāds ir investējis 150 miljonu eiro obligācijās, visi galvenie rakstura lielumi būs tieši tādi paši. Arī jaunās obligācijas būs ar 5 gadu termiņu, kupona izmaksas 2 reizes gadā. Par kuponu likmi mēs jau pieskārāmies, un arī jaunās obligācijas būs garantētas, nodrošinātas obligācijas. Garantija būs no mūsu meitas uzņēmumiem, valstīs, kurās mēs darbojamies. Tāpat daļa no šiem te valstīm piedāvā ķīles uz portfeļiem, ķīles uz savām akcijām, ķīles uz galvenajiem banku kontiem un arī uz preču zīmēm. Būtībā tas nodrošinājuma ietvers ir gandrīz identisks kā esošajām obligācijām. Bet būtībā tiem, kur ir un grib turpināt, tad viņiem atliek pagarināt, jā, viņiem gandrīz labi, tur operācijas kaut kādas tur notiekās kontā, bet tā citādāk gandrīz nekas nemainās, turpini investēt, jā. Jā, tieši tā, un visi esošie obligacionāri, kuri ir bijuši apmierināti ar savu ieguldījumu, viņi var veikt šo te apmaiņas darījumu savās bankās vai brokeru sabiedrībās, kur viņiem ir atrod šīs obligācijas, un patiesībā, jā, tehniski viņiem droši vien apmainīsies obligācijas vecās pret jaunajām, bet viņi nevienā brīdī nezaudēs nekādus procentu ieņēmumus. Jā, mēs ar tevi šo epizodu rakstām 29. septembrī, kad burtiski pirms brīža arī ir šie izziņoti arī gan šie ziņojumi, un kā būs ar šīm jauniem investoriem uz parakstīšanos, vai tur paredzēti kaut kādi arī minimumi, vai ir kaut kādas sajūtas par to, vai tur būs iespēja piedalīties vietējiem ar salīdzinoši nelieliem apmēriem, vai nebūs. Tur es atceros, kaut kādā citās reizēs bija tur vai uz apmaiņām, vai kur, kad paprasta to minimālo darījumu 20 vai 25 tūkstoši, kaut ko tam līdzīgi, kā tā no lielajām bankām, ja. Un tad citiem varbūt paliek tāds, un vai arī apmaiņai ir indikatīvi, ka varētu būt kaut kādi šādi minimāli apmēri. Jā, tad sākumā par jauniem obligacionāriem, tad vienas obligācijas nomināla vērtība ir 1000 eiro, un mēs taisīsim publisko piedāvājumu, kas nozīmē, ka jau no 1000 eiro jebkurš var parakstīties un iegādāties. Protams, mēs nedaudz ārpus mūsu kontrolas ir tie limiti, ko bankas nosaka pašas, vienpersoniski, un tādas situācijas var būt. Pagaidām mums nav indikācijas par konkrētiem apjomiem, ko katra no bankām uzliks, bet es domāju, jo investoriem šī interese būs lielāka, jo bankas arī būs atvērtāks, teiksim, šos limitus pārskatīt. Un attiecībā uz esošajiem, uz apmaiņu, tam ir jānotiek bez jebkādiem limitiem. Visas bankas saņems tā saucamo corporate action no Eiropas centrālā depozitārija, kur viņām ir katrai bankai jāziņo saviem obligāciju turētājiem par šādu corporate action, un kad viņiem ir jāveic konkrētas darbības. Tā kā tam jānotiek bez limitiem. Jā, un varbūt arī es tā atgādinot vienkārši lasītājiem, klausītājiem, skatītājiem, ka iepriekšējās reizēs kaut kas tāds bija, galvenokārt tāpēc, ka vienkārši sarežģītāks procedūras, vai ne? Un tad varbūt pašas bankas izvēlās, tā kā, ja tur nav tik liela apjomi, tad vienkārši negribās ar to ņemties, tad tāpēc uzliekot lielākus soļus, bet nevis kaut kādi citi, ka es nezinu, tur nepatiktu vai vēl kaut kas, bet vienkārši tāpēc, ka tās ir Eiropā obligācijas, jā, un tad bija mazliet viņu sarežģītāk tas viss. Manuprāt, viņiem pat manuāli jāapstrādāja diezgan daudz šo te orderu, tieši, ja tas ir ar Eiropas ISIN kodu. Jā. Okay, un kādas ir gaidas? Jā, protams, gaidas, tas varbūt nav tāds pareizs jautājums, tagad nevajadzētu uz to vispār neko atbildēt, jā. Bet kā jūtās jūsu obligacionāri, kas ir bijuši līdz šim ieguldījuši, es pieņemu, ka jau kaut kādi tur roadshow ir bijuši tagad, un viss tagad super aktīvi notiekās, es tad pieņemu, tu šajā laikā tur vispār gandrīz neguli, tikai runā un stāsta vienu un to pašu daudzas reizes visiem. Bet kāds ir noskaņojums, ko citi saka, kā šobrīd, kā viņi redz Elevingu un ko viņi domā par Elevingu? Jā, patiesībā, tad, kad mēs izlēmām, ka mēs šogad iesim ārā ar obligāciju pārfinansēšanos, un kāpēc tieši šogad, pirmkārt, tas ir gads līdz
esošu obligāciju termiņu beigām, un parasti arī kredītreitinga aģentūras vēlas redzēt kaut kādus tādus reālus soļus, ko uzņēmums spēr šajā virzienā. Nu, un plus arī tas kopējais fonds tagad Eiropas parāda kapitāla tirgos ir ļoti, ļoti labvēlīgs. Varbūt tādas tehniskas nianses, kā, teiksim, augstu ienesīguma obligāciju spredi salīdzinot ar bezriska obligācijām vai parādu vērtspapīriem ir viena no zemākajiem līmeņiem uz šo brīdi, kas nozīmē to, ka investori, un pat ir, manuprāt, vēl nesen bija Financial Times raksts, kad CCC 3C reitēts uzņēmums, kas būtībā ir tā kā uzņēmums, kuram defaults ir ļoti augsta iespējamība piesaist obligācijas pa 7–8%, un tādi gadījumi ir daudz, un investori tiešām met daudziem uzņēmumiem pakaļ naudu, un tas teiksim, tāds, to var izskaidrot droši vien ar to, ka tās gaidas par centrālo banku procentu likmēm ir ar lejupējošu tendenci, un daudz investori vēlas, teiksim, ielakot šo te vēl salīdzinoši augstās procentu likmes, kamēr tās ir pieejamas. Un tad tas fonds, protams, arī iedod mums to papildus konfidenci, ka mēs varētu iet ārā tagad tirgu, un, protams, tā kā mēs plānojam ļoti liela obligācija emisija vismaz priekš mūsu bilances, priekš mūsu uzņēmumu, tad mēs arī sākām jau diezgan laicīgi uzrunāt mūsu esošos obligacionārus, saprast viņu sentimentu, arī parunāt ar jauniem, jo mēs saprotam, ka tomēr, ja mēs gandrīz dubultojam savu obligāciju kopējo laidienu, tad ar esošiem investoriem un viņu, teiksim, top-upiem nepietiks, un būs nepieciešams tiešām atvērt arī jaunu investoru kategoriju klasi. Un no aprīļa, maija mēneša mēs sākām tādu sounding investoru, un tas īstenībā iedeva tādu papildus konfidenci, ka mēs to varam izdarīt, un noteikti tas feedbacks bija ļoti, ļoti pozitīvs, un tādēļ mēs arī esam šeit. Tā sajūta bija tāda, nevis tiekoties sākotnēji, nevis tāds kāds, būs jāiespringst, bet drīzāk, šis tā kā ir. Tieši tā darām, un arī pēdējos mēnešos vai pēdējās nedēļās, ka mēs esam tikušies ar investoriem, daži vienkārši saka, emitējiet pēc iespējas ātrāk, jo tagad ir tāds periods, un daudziem investoriem jau sāk iezakties tāda sajūta, ka tas ir pārāk labi, tā kā too good to be true, un droši vien tu pašu var teikt arī par equity tirgiem arī, un ir tāda sajūta, ka kaut kam jānotiek. Protams, mēs neviens nevaram zināt, vai kaut kas notiks, bet tas pat saņem tādu feedback. Ja varat, darat to pēc iespējas ātrāk, un tad mēs esam. Ok, forši, tad vēlreiz vienkārši tiem, kuriem ir obligācijas, tiem tad jāsako līdzi, kad viņiem nāks ziņojums no savas bankas par corporate action, ja par korporatīvajām, es nezinu, kā pat latviski ir darbībām. Notikums, korporatīvais notikums kaut kāds, un tad, kur tu tad attiecīgi būs izvēles, ko darīt. Un savukārt tiem, kuriem interesē jaunā emisija, bet kuriem vēl līdz šim nav bijis, un arī, protams, tiem, kuriem ir bijis, bet interesē klāt papildus, tad vienkārši ir jāiet tās biržas paziņojumos, noteikti jūs mājaslapā esat kaut ko salikuši, prospekti jālas un tā tālāk tā joprojām. Precīzi. Okay. Ļoti labi. Forši, es piekrītu, šis tāds ļoti labs laiks tieši šajā brīdī, kur... Un, protams, es jau saprotu to, ka saka, tādu soundingu taisīt tur maijā, tad maijā tagad nezinu, cik labs laiks būs oktobrī vai septembra beigās, Tu vari tēmēt uz to vai cerēt, ka būs labi, bet tiešām šobrīd tas labs laiks. Ļoti labi, un varbūt tālāk mēs vairāk arī nokoncentrēsimies tajā sarunā arī gan par to, kā iet, gan man daži jautājumi par akcijām, ko es tev gribu pajautāt, arī par dividendēm, bet varbūt arī vēl var iezīmēt to, kāpēc tik liela obligācija, es jau saprotu, tad vairāk piesaistīt izaugsmē un attīstībai, bet varbūt arī iezīmēt kaut kāds tos virzienus, daļa būs refinansēšanai un daļa tālāk attīstībai, kur tad jūs redzat tos nākamos attīstības virzienus, kuru tieši finansēt? Tad tieši tā vienkāršā matemātika, ja mēs tagad emitējam 250 miljonu eiro vērtu obligāciju, pārfinansējam 100 miljonu eiro mums paliek. Tad pat laikā jāsaka, ka mums ir mēs esam uzbūvējuši šo savu funding struktūru tādu, kad mums ir arī dažādas aizņemšanās iespējas, ko mēs varam īstermiņā atmaksāt, un to mēs arī noteikti darīsim. Tad arī līdz ar to daļa no šiem 100 miljoniem aizies arī citu saistību pārfinansēšanai.
bet daļa, protams, paliks portfeļu izaugsmai. Un tāpat laikā mēs, protams, neplānojam sagrūst tur 50 miljonus eiro uzreiz portfeļu izaugsmē. Tas notiks lēnām, salīdzinoši tādā kontrolētā veidā. Un, būtībā, kā mēs plānojam mūsu portfeļu izaugsmu, mēs plānojam to joprojām caur 3 tādiem pilāriem. Pirmais ir, mēs plānojam joprojām augt esošajos tirgos ar esošiem produktiem. Plānojam arī esošajos tirgos jaunus produktus piedāvāt un arī plānojam ieiet jaunos tirgos. Tātad tāda 3kārša izaugsme, protams, tas, kas notiks īstermiņā, būs šīs pirmās 2 darbības, tad augsim esošajos tirgos, esošiem produktiem, teiksim, mūsu esošajiem klientiem piedāvāsim aizņemties vai iegūt aizdevumu par lielāku apmērā. Mēs arī redzam, ka ekonomikas kopumā, it īpaši tajos tirgos, kur mēs aug, un līdz ar to arī mēs spējam augt kopā ar tirgu. Tāpat laikā par jauniem produktiem jāsaka, ka tie, kas seko mūsu biznesa modelim, zinās, ka mēs darbojamies 16 valstīs. Mums ir 2 galvenie virzieni ar nodrošinājumu, izsniegt aizdevumu, kur mēs finansējam, teiksim, parastās automašīnas, jeb kāda veida, kādas jūs redzat, kas brauc pa ielām. Mēs finansējam arī pilnīgi jaunus motociklus Āfrikā un jau arī sākam finansēt viedtālruņus arī Āfrikas reģionā. Tad visiem šie produktiem ir nodrošinājums. Un tad 1/3 daļa ir nenodrošinātie aizdevumi. Un būtībā no šiem 16 valstīm mums ir tikai viena valsts, tā ir Moldova, kur mēs piedāvājam abus virzienus, gan nodrošināts, gan nenodrošināts aizdevums. Un mēs redzam, ka tas ir tāds neapgūts potenciāls joprojām mums, un mēs arī sākam pamazām arī piedāvāt valstīs, kur mums ir tikai nodrošināti aizdevumi, arī nenodrošināts aizdevums. Un tas jau notiek gan Latvijā, gan Baltijā, Rumānijā, un plānojam to izvērst arī plašāk. Un arī uz otru pusi tirgos, kur ir tikai nenodrošināti aizdevumi, mums plānojam arī piedāvāt nodrošināts. Tā kā tas tāds tipisks cross-sellings, un tas arī tāds, īstenībā šīs pirmās 2 kategorijas, ja mēs tā liekam par riska kategorijām, tad, protams, ar vismazāko risku ir augt esošies tirgos, esošiem produktiem. Jā. Cross-sellings būs nākamais, un, teiksim, ieiešana jaunos tirgos ir ar, teiksim, tādu nosacītu augstāko risku. Tāpat laikā mums tā pieredze ļoti liela. Mēs savā dzīves laikā esam bijuši tuvu pie 20 vai pat virs 20 tirgiem. Mums ir pieredze ar to, kā ieiet tirgos, kā iziet arī no tirgiem, kā izvērtēt. Un tā kā mums tā pārliecība ir ļoti augsta par saviem spēkiem. Un mēs, protams, arī tie jaunie tirgi, par ko es runāju, tie visticamāk ir tajos pašos reģionos, kur jau mēs atrodamies. Tas nebūs nekas, teiksim, citos kontinentos. Ja pastāst man bišķiņ vairāk arī par tiem jaunajiem produktiem. Jā, nu nevis jaunajiem produktiem, bet jaunajiem piegājieniem. Manuprāt, tas tieši... Jūs, manuprāt, par to arī stāstījāt pēdējā pārskatā, ja tieši mēs runājam par Baltijas kontekstu, ja par Latviju, ka arī Latvijā jūs sākāt plašāk šo te kreditēšanu, ne tikai auto kreditēšanu, bet pastāst, kā līdz tam ir nonākts, kādas ir indikācijas, cik tas labi kā iet un kā tur saredzat potenciālu. Jā, tur īstenībā tas domu gājiens jau ir būtībā salīdzinoši vienkārši. Ja mēs redzam, ka Latvijā mēs darbojamies vairāk kā 10 gadus veiksmīgi ar mūsu autotransporta līdzekļu finansēšanas produktiem, mēs esam arī piedāvājuši lietotas automašīnu nomas pakalpojumus. Un, kādā brīdī tu sāc domāt, teiksim, klientiem rodas arī šie jautājumi, hei, bet kā jūs varat piedāvāt arī kaut ko citu, un pasties uz savu, teiksim, produktu struktūru, kādu viņi tagad izņem ārā ķīlu, un būtībā tas pats, teiksim, tās patēriņa kredīts vien sanāk. Un tā organiski līdz tam nonāca, un īpaši vēl tādā nenodrošināto patēriņu kredītu sektorā ļoti svarīgi ir esošo klientu bāze, jo patiesībā konkurence ir ļoti augsta, Baltijā tirgus ir ļoti attīstīts, bet tāpat laikā, ja tev ir noteikti tāda esoša klientu bāze, īstenībā ar viņu var ļoti labi audzēt portfeli, un to var redzēt arī pie mūsu esošiem konkurentiem. Bieži vien viņi iet tirgu ar viena veida produktu, vai, teiksim, tās klasisks variants ir kā
ieiet, piedāvāt tādu buy now, pay later produktu, pēc tam apselot patēriņu kredītu vai arī teiksim, tādos uzņēmumos kā Delfina grupa, kas sāk ar Lombard produktu un arī piedāvā šo te patēriņu kredītu. Tā kā tas ir tāds esošo klientu bāzi ir ļoti no svara šī biznesa modelī. Nu, droši vien arī tie ierobežojumi, vismaz, kas ir Latvijā, kur tu tā tiešā veidā nevar reklamēt televizorā kredītu, tu vari brandingu vai vēl kaut ko, vai kaut ko tādu, bet ja tiešā veidā nevar, tad tā klienta bāze ir vēl svarīgāka, vai ne? Jā, precīzi. Okay. Nu, jau droši vien priekšrocības dod tas, ka jūs jau arī redzat no vēstures, kur ir tie labie maksātāji, kur ir bijuši iepriekš, tad tos var primāri uzreiz uzrunāt, vai ne, un tiem var visu piedāvāt. Jā, tieši tā, upsellings, cross-sellings, tas viss, to noteikti, tev ir databāze vienkārši iet cauri, uz datiem bāzēti, veikt uz datiem bāzētas lēmumus un uzrunāt to klientu kategoriju, ko tu gribi, uzrunāt pirmo, tā kā, jā, tur ir milzīgs potenciāls. Un minēja, konkurence ir liela, bet viena lieta, kas man ienāca prātā, pirms sarunāšu uz šo sarunu, es skatījos, tur pats pēdējais bija, es pieņemu, ka saistībā ar emisiju bija tāds tur konsolidētais, neauditētais tur pārskats, un tad es tur viena no tādām pirmajām lietām ir par akcionāriem, un tad es redzu vienu no akcionāriem, kas ir lielākais gan Eleving grupā, tad arī ir Delfina grupā, un es domāju, kā tad savā starpā ar konkurenci šeit ir, savā starpā viens akcionārs konkurē dažādākiem uzņēmumiem ar sevi Latvijā, tā sanāk, vai ne? Nu, principā mums nav nekādi konkurences ierobežojumi. Vienam tirgus ir brīvs tirgus visiem, bet šeit droši vien jāpiemina tieši tas, ko es arī minēju sākumā, kad esošo klientu bāzi ir no svara un patiesībā ir samērā grūti mums, teiksim, iespraukties ar savu tevis pieminēto, piemēram, reklāmas ierobežojumu dēļ atņemt klientu Delfina grupai vai otrādāk. Jā, tā kā, mēs katrs darbojamies ar savu klientu bāzi, un tas ir tie galvenie, teiksim, tādi, tas ietvars, kuros mēs darbojamies. Lai gan, protams, ja mēs redzam tādas iespējas arī palielināt savu tirgus daļu, mēs to arī labprāt darām. Bet es saprotu, ar to būtībā pietiek tāpatās tās rūmes, līdz ar to izaugsmē gan vienkārši paplašinot šo te produktu klāstu, līdz ar to man viens no jautājumiem bija par to, vai te vēl ir kaut kādas tās izaugsmes iespējas, ja tik ļoti piepildīts tirgus, bet jums tad atraduši veidi, kā to izdarīt. Noteikti to var darīt, un, teiksim, manuprāt, arī veiksmīgi teiksim, Indexo banka ir komunicējuši šos te galvenos rādītājus Latvijā pret Baltiju, pret Eiropu kopumā. Mums pieprasījums pēc vai tirgus ir nepietiekami kreditēts vai nepietiekami nodrošināts ar kredītproduktiem un dažādu iemeslu dēļ. Un noteikti, teiksim, patērētājiem ir šī vēlme pēc aizdevumiem, un viņi noteikti pieaugs arī nākotnē. Labi, es tur pārāk specifiski, bet vienkārši gribās to Latviju mazliet arī piesiet. Nezinu, vai tu zinās no galvas arī atbildēt, bet kāds ir tad arī noskaņojums šeit Latvijā kredītņēmējiem? Vai tas ir līdzīgs tā kā obligāciju investoriem Eiropā, ka te viss labi, viss notiekās, visi esam forši, vai kādas vēsmas ir šajā patēriņa tirgu? Jā. Var to teikt, viens ir no pieprasījuma puses, kur mēs jau pieskārāmies, un otrs ir no, teiksim, portfeļu kvalitātes puses. Jā. Īstenībā Latvijā, tāpat kā Baltijā, mums ir viena no visaugstākajām portfeļu kvalitātēm visā grupā. Interesantā kārtā visaugstākā mums, piemēram, ir tādās valstīs kā Armēnija, arī Gruzijā, bet Baltija vienmēr ir bijusi stabila, teiksim, tādo valstu top 3, 5 ar no portfeļu kvalitātes viedokļa. Tā kā, droši vien mūsu klienti un tāpat arī klienti pie konkurentiem vai citām kompānijām spēja apkalpot savu parādu, dara to ļoti veiksmīgi, un kompānijām ir šī pārliecība piedāvāt klientiem ar vien lielākus aizdevumus un lielākā apmērā. Jā, un vēl vien pavisam pēdējais, par to Latvijas iekšējo konkurenci, mēs jau tur pieskārāmies Indexo, Delfina grupu, un man vienkārši radās tāds jautājums ar viņiem, tas viens no plāniem ir tāds, ka būs, ja tas darījums viss tur izdosies, un cerams tur izdosies, un viss notiekās, tad
kā arī samazināt kapitāla piesaistes izmaksas, ja viņš ir konsolidēts iekšā grupā. Un kā jūs redzat, vai tas arī var kaut kā tirgu pamainīt, vai jūs ietekmē to, ka kaut kāds viens no spēlētājiem, pieņemsim, viņam nākās pa 10% aizņemties, bet tagad viņš piesim savas bankas iekšienē, cik tev tas kapitāls, cik tur kā maksā, tik arī maksā, bet tas noteikti nav 10 no retail naudu piesaistīt, vai ne? Jā. Vai tas var visu tirgu ar kaut kā vēl satricināt? Es domāju, ka tam ieteikumi noteikti būs, bet noteikti jāatcerās tas fakts, ka Delfina grupa ir plānots, es nezinu, vai tagad jau ir, bet noteikti plānota kā pilna indekso meitas sabiedrība. Līdz ar to, kļūstot par indekso meitas sabiedrību, noteikti Delfina grupai būs, visi ar bankām saistītie regulāciju, ierobežojumi, noteikumi. Līdz ar to, no mūsu skatu punkta, es pat teiktu, ka drīzāk teikt, ka esošajām bankām ir vairāk jāuzmanās, jo tas, ko indekso iegūs šo te kompetenciju, pārliecību, pieeju klientiem, zināšanas, kā apkalpot tiešām ļoti ātri un kvalitatīvi klientus. Un infrastruktūra, jā, filiāļu tīkls, datu bāze, CRMs, landing engines, viss pārējais. Un, tā kā līdz ar to tā sajūta ir drīzāk tāda, ka jāuzmanās tradicionālajiem bankām vairāk kā mums, jo, tieši. Bet es no iepriekšējā arī nopratu to, ka tā klientu pārklāšanās ir salīdzinoši neliela, ņemot vērā to, ka jums tipiski tas iepriekš, un vēl joprojām tas galvenais produkts ir autofinansēšana, tur šīs summas ir lielākas, tur arī ir droši vien mazliet citādāks klients, kur pretstatā, piemēram, standarta patēriņa kredītam, tas kaut varbūt cits profils vai citi apmēri, un kaut kāda droši vien pārklājumība ir, bet jā, es sapratu ļoti labi, paldies. Un vai var arī iezīmēt kaut kādas tādas, kur jums ir tāda, vai Latvija un Baltija ir kaut kāds tāds, eksperimentu tirgus, un es nezinu, tas, headquarters, jau galvenais birojs šeit ir, tad varbūt sajūta ziņā šeit var tā kā vairāk pieskatīt, un tad, ka šī ir tā vieta, kur kaut ko pamēģināt, pastīties, kā jauns kaut kas strādā, un tad pēc tam to visu nes uz pārējiem tirgiem. Vai tā nav, vai ir labāk citos tirgos mēģināt? Tā ir, un to mēs esam darījuši arī, kā iepriekš pieminēju, ar lietoto autonomas produktu, arī ar patēriņa kredītu, cross-selling esošiem klientu bāzei, bet arī pat laikā tāds jauns produkts kā vietālruņu finansēšana, Baltijā mēs viņu nespētu ar to konkurēt, jo, tādās Baltijā tāpat kā attīstītajās valstīs ļoti lielu lomu spēlē paši operatori. Jā. Un savukārt tajās valstīs, kur mēs esam Āfrikā, Kenijā, Ugandā, tas ir pilnīgi neapgūts tirgus, Blue Oceans, un tur atkal, tādu, tur mēs arī varam piedāvāt kaut kādu pavisam jaunu produktu, un tādu veidu produktu mēs noteikti Baltijā nenotestētu. Jā. Un pastāstīt, pārvērstoties uz to Āfriku, par to jauno produktu, man liekas, ir tāds, bet tas sanāk, tur jūs tā kā vairāk ejat caur, tur produktiem konkrētiem, vai varbūt ne gluži tādu vienkārši patēriņu kreditēšanu, tur riski augstāki, vai kā ir, bet tad es saprotu, tad, labi, automašīnas, tad motocikli, un tad nākamais solis ir telefoni, un pastāst, kā līdz tam nonācāt, kādas tur tās pirmās indikācijas, kas tur visiem būtu uzreiz jautājumi, ja viņš vienkārši savu telefonu savāc, un kā jūs tur riskus vadāt? Jā. Īstenībā ar Āfrikas valstīm ir tā, ka mēs ejam ar vienu ideju, ar vienu produktu, un abās valstīs, Kenijā, Ugandā, mēs gājām ar transporta līdzekļu vai mašīnu finansēšanas produktu. Ļoti labi veicās, un pavisam ātri mēs arī sapratām vai redzējām, ka lielākā daļa īstenībā transporta līdzekļu uz ielām ir šie motocikli, viņi tiek izmantoti pasažieru pārvadāšanai, ēdienu piegādēji kā kurjeri, un tad sākam arī uzreiz to piedāvāt klientiem, un tagad atkal ar vietālruņiem ir tieši tas pats, mēs redzam šo te vajadzību. Mēs redzam to, ka mūsu motociklu vadītāji, ja viņiem ir tā saucamais podziņa telefons, tad viņš var tikai paņemt pasažieru braucot pa ielu, bet ar vienu vairāk arī šie cilvēki viņi sāk izmantot aplikācijas kā Bolt, un Bolts arī ļoti
izplatīts ar lielām operācijām Āfrikā. Nu, un tam ir vajadzīgs vietālrunis, un tie vadītāji, kuriem ir šis vietālrunis, viņi var uzreiz izmantot Bolt aplikācijas, var sākt ņemt pasažierus pēc izsaukuma, piegādāt ēdienu, un tas īstenībā atver viņiem šīs iespējas, un tad mēs redzam šo pieprasījumu pēc tālruņiem, tad mēs arī sākam domāt, kā mēs to varam finansēt. Un tev ir taisnība, kad mēs Āfrikā šie riski, protams, ir lielāki, kaut vai, teiksim, mūsu produktā mēs vienmēr cenšamies iecenot kredīti risku, to risku, kad klients neatmaksās aizdevumus, to faktu, kad mums būs nepieciešams daudz vairāk ņemt cilvēkus darbā, būs daudz vairāk manuālas darbības, jo, teiksim, tur tāda attīstīta interneta infrastruktūra joprojām Āfrikā nav, viņi ir tikai ceļā uz to, un tanī pašu laikā arī valūtas kursu svārstību riski, politiskie riski, ekonomiskie, mēs visi mēģinām iesamnot produktā un padarīt produktu pēc iespējas mazāk riskantu mūsu pašiem, un līdz ar to tā sajūta mums ir par to, ka mēs sākam ar mazāk riskantiem produktiem, un tad, kad mēs jau sākam iemācīties šo apgūt tirgu, tad mēs varam arī piedāvāt kaut ko savādāk. Un pa vietālruņiem runājot, tad mēs finansējam vietālruņus, kuros ir iebūvēta ražotāja aplikācija. Klients maksā īstenībā mums pa dienām, maksā uz priekšu, un tādā gadījumā, ja viņam neizdodas vai viņš neveic maksājumu īstenībā pāris dienu laikā, tad telefons tiek nobloķēts, attālināti, un viņš var veikt zvanu. Jā, viņš kļūst nelietojams, pazaudē šo te vietālruņa funkcionalitāti, viņš var veikt zvanu mūsu klienta apkalpošanas centram, veikt maksājumu. Tad viņš veic maksājumu, un telefons tiek atbloķēts. Ok, ļoti labi. Un tad šie tā kā droši vien 2 pirmie, kur tirgi, kur izmēģināt, bet noteikti, ka vēl tur Āfrikā ir potenciāls, kur to varētu turpināt darīt, vai ne? Jā, ir potenciāls, mums ir arī jau iegūta darbības licence. Vienā no ekstra tirgiem, kur es neminēšu, bet viņš atrodas ļoti tuvu Kenijai, Ugandai, un arī tāds reģions, kuru mēs pazīstam. Tā kā, jā, tas būtu, teiksim, tas jaunais tirgus, ko mēs plānojam visticamāk izziņot šī gada beigās, nākamā gada sākumā. Ok, forši. Jā, es vienkārši pats tagad tā prātā domāju, tas, ko, protams, ir ļoti grūti aptvert, ir, es pats neesmu vēl bijis šajās valstīs, bet skaidrs, ka tur tie cilvēku skaits, jā, ir nesalīdzināmi, jā, ar to, cik mēs esam Latvijā, jā, un pat, varbūt kā mēs te Eiropā pat bieži vien tā diezgan brīvi jūt, tā kā esam riņķī apkārt, un cik mums nelielas pilsētas un miestiņu dzīve un viss kaut kas, tad tur ir pavisam citi apmēri un pieaugot, ka tur auga ekonomikas, viss, tad tur tie potenciāls ir diezgan liels, vai ne, visai kopēji darbībai. Jā, un vēl, kas interesanti arī ir demogrāfija ļoti, ļoti jauna, vidējais vecums, piemēram, Ugandā ir 18, 19 gadi cilvēkiem. Jā. Un, šie tirgi. Tie visi grib dzīvot labāk, jā, tas ir skaidrs, tā ir, tad laba, piedod, es tā aizies iejūt, jā, tā ir ļoti laba tāda vecuma kategorija, kur vienkārši pa visām varēm ir jādzīvo labāk, vai ne, un tāpēc tev ir jāhaslo, viss kaut kas jādara, jāizmanto viss kaut kādas opcijas, un ja tev var iedot rīkus, caur ko viņiem to darīt, tad tas ļoti labi. Un tad šobrīd, jā, tad tie tirgi galvenokārt, ja tas ir Eiropas valstis un atminēja Armēnija, Gruzija, jā, un šis reģions, un tad ir Āfrika, varbūt esat arī skatījušies, vai ir kaut kādas pārdomas par Latīņu Ameriku vai tālo Aziju, Indonēzija, kaut kas tam līdzīgs. Jā. Īsa atbilde ir, jā, esam skatījušies, un mums patiesībā ir tāds sauksim to par R&D departamentu, kur cilvēku grupiņa, kuras uzdevums ir konstanti pētīt jaunus potenciālos iespējamos tirgus. Mums īstenībā ir jau tāda liste ar kādiem vismaz 10 tirgiem, kuros mēs kādā brīdī gribētu ieiet. Un mēs arī pa laikam, tad, kad mums atbrīvojas šī kapacitāte, papētam jaunus tirgus. Tā kā, jā, mums ir tāds iespējamo tirgu saraksts, un jā, viņš ir gan Latīņa Amerikā, gan Āzijā, bet līdz tam mēs organiski nonāksim, mums ir pietiekami liela izaugsmas potenciāls iepriekš pieminētajos 3 virzienos joprojām. Jā, ļoti labi, un tad mazliet atskatāmies uz pēdējo gadu.
pa lielumu tā rupi runājot, ir gads, kad esat ar akcijām biržā, ar obligācijām jau tur ļoti liela pieredze, vai ne? Bet kā ir pirmais gads esot ar akcijām biržā, kādas, nezinu, atziņas novērojumi, bonusi, vilšanās un potenciāls? Jā, manuprāt, pirmais tāds, ja runājam par bonusiem, tad, protams, mēs, un kas ir būtiski, mēs taisījām šo te IPO, lai piesaistītu naudu uzņēmumam. Neviens no esošiem akcionāriem netaisīja šo te secondary sale, nenotirgoja nevienu no savām daļām. Patiesībā joprojām vēl gadu lielākie akcionāri, tā skaitā arī vadība, ir zem lock-upa, un mūsu gadījumā tāds netipisks garš lock-up periods, 2 gadi, bija līdz ar to tas signalizē šo te esošo akcionāru vadības tādu konfidenciju attiecībā uz uzņēmumu. Un tad pa bonusiem atkal runājot, piesaistījām naudu, gandrīz 30 miljonus eiro IPO ceļā. Uzreiz likām to lietu, atmaksājām mūsu dārgākās subordinētās obligācijas, būtiski mainījās bilances kapitalizācijas struktūra. Mēs redzam uzreiz, kad pāris mēnešu vēlāk mēs īstenībā šī gada martā jau veicām papildu emisiju, jeb tepu mūsu mazākajai eiro obligācijai, kas toreiz bija 50 miljoni, mēs emitējām ekstra 40 miljonus eiro, un to izdarījām ar 10% gada atdevi, kamēr sākotnē emisija 23. gada beigās bija 13%. Tā uzreiz mēs redzam šo te faktu, kad pārkapitalizēta, būtiski uzlabota bilances struktūra, stāsts, kā IPO dod šo te pozitīvo pieeju jauniem kapitāla avotiem pa mazākām procentu likmēm. Un savā ziņā arī tagad runājot ar investoriem par esošo obligāciju emisiju, protams, ja skatās un vienmēr, teiksim, kā bankas lielās mēģina tā kā iecenot vai nopreisot šo obligāciju, tad viņi skatās bezriska līmeni, par ko mēs jau runājām 21. gadā, kad mēs emitējām 150 miljonu eiro obligāciju, tad bezriska procentu likme bija 0 vai pat negatīva, tagad tā ir 2 ar kaut ko. Bet tāpat laikā mēs piedāvājam nevis obligāciju par 11,5%, bet joprojām 9,5% līmenī, tikai tādēļ, ka mēs esam saņēmuši šo te novērtējumu, ka mēs esam mazinājuši kredīta risku no investoru perspektīvas, jeb, teiksim, tādu uzņēmumu specifisko risku mēs esam padarījuši biznesu uzņēmumu mazāk riskantu, un līdz ar to tas ir tas veids arī, kā mēs tagad spējam runāt par 9,5% obligāciju, pat piesaistot gan arī uz pusi lielāku apjomu. Tā kā, tas ir tāds noteikti neatcerams bonus, pati būšana biržā mums neko daudz nemaina, mēs esam, kā to arī minēju, mēs esam obligācijām, esam bijuši Baltijas biržās no 2014. gada, Eiropas līmenī no 2018. gada, no šī paša 18. gada katru ceturksni mēs esam ziņojuši savus rezultātus. Liekas, jebkurš, kuram ir interesi, mūsu mājaslapā atradīs vairāk kā 20 dažādu ceturkšņu zvanus, var noklausīties visu, ko mēs esam solījuši, ko esam izpildījuši, pārbaudīt mūs vēsturiski. Tā kā tā atrašanās biržā būtībā neko daudz pašam uzņēmumam nemaina. Bet visbeidzot, pa pašu cenu varbūt ir, tā cena ir tāda, stabila, jeb stagnējoša, kā kurš to var pateikt. Protams, liekas, teiksim, no tāda vadības perspektīva, liekas, ka investori kaut kādā ziņā nenovērtē varbūt līdz galam šo te izaugsmes potenciālu, to, ko mēs redzam, bet tas drīzāk tad motivē mūs kā vadību vēl vairāk šos te rezultātus sniegt un parādīt. Un, tad droši vien, tāds būtu tās sajūtas. Jā, es ar tos pēc jūstiem pārskatiem, kad publicējat, es parasti ar kaut kādas savas tur domas apkopoju, kaut ko salieku, un es tā skatos, tur tā
būtībā tā akcijas cena paliekot uz vietas, jā, uzņēmuma novērtējums paliek lētāks, vai ne? Manuprāt, tur gandrīz katru ceturksni, jā. Un kaut kādā brīdī jau tas droši vien mainīsies, bet droši vien viens būtisks faktors ir tas pats arī ģeopolitiskais faktors, to, ka es domāju, šobrīd ir ļoti grūti it īpaši tur Baltijas akcijām atvest kāds ārvalstu investoru. Citādāk jau tas droši vien strādā, tur obligācijām vai tur tiešie ieguldījumi, kaut kur tur droši vien viss kaut kas notiekās, bet tieši uz akcijām, to redz pēc visām tendencēm, ka ārvalstu nauda nenāk, ja, un tad līdz ar to no esošajiem tur tā kā arī nav baigās tas kapacitātes esošie arī varbūt īstenībā tas privātais investors savā prātā arī domā, ka varbūt man pat ir kaut kur mazliet pa daudz Baltija, tāpēc es papildus naudu likšu kaut kur tālāk. Un, protams, tas nav veicinoši, kas tam vajadzētu būt. Bet es domāju, laiks rādīs, viss atrisināsies. Starp citu, nākamgad, ja tur Lietuvā laikam ir gaidāmas izmaiņas, ka tur pensijas varēs ņemt ārā, tad tas sāk gaidīt, ka varbūt kaut kāds efekts kaut kam būs. Bet, Jā, visticamāk, ka būs, jā. Tas tevs pieminētais Lietuvas piemērs tieši tas, ko Igaunija izdarīja, laikam, 21. gadā arī. Tam bija liels efekts. Tur bija viss steroīdi vienā brīdī. Tur bija zemes negatīvas procentu likmes, ļoti daudz uzņēmumu gāja biežā, un plus vēl investoriem naudu tika iedot. Un ar dividendēm. Dividendes ir saņemtas, ja tur pirmās. Pastāst, kā tur tieši bija šogad, vai tur bija tā, ka daļa arī par pirmo ceturksni gāja, vai es ne tā biju sapratis, un kā izskatās uz priekšu, zinu, ka dividendžu politika ir, protams, salikta, un viņa teorētiski arī tā dividenda var būt lielāka nekā minimālais apmērs, bet tādās, es zinu, arī Enlight nāca ar savām prognozēm, cik tur varētu būt tie dividendžu ienesīgumi uz priekšu, bet es iedošu to pastāstīt. Jā. Noteikti. Tad pirmā dividenda, ko mēs izmaksājam pēc IPO šogad jūnijā, mēs veicām pusi no peļņas, izmaksājām dividendēm peļņu, kas tika nopelnīta 24. gada laikā. Tātad tā ir tikai peļņa par 24. gadu, tur nebija pirmā pusgada peļņa iekšā. Tagad novembrī mēs plānojam veikt nākamo dividendžu izmaksu, kur par bāzi kalpos pirmos 6 mēnešos nopelnītā nauda. Un tad to mēs plānojam paziņot, šo konkrētos apmērus plānojam paziņot oktobrī. Un tad turpmāk katru 6 mēnešus mēs plānojam veikt izmaksu par attiecīgā pirmā pusgada vai otrā pusgada nopelnītajiem līdzekļiem. Okay. Jā, un par to dividendžu ienesīgumu, tad, ja viņu mēra, no izmaksātās peļņas, tad viņš joprojām būtu kaut kādos 6-7% apmērā. Šogad naudas ziņā dividendžu ienesīgums noteikti būs augstāks vai tuvāk pie 10%, kaut vai tikai no tā aspekta, ka mēs jūnijā izmaksājam par 12 mēnešiem, kas ir 24. gads, un novembrī izmaksāsim vēl par 6 mēnešiem. Tā kā šogad īstenībā mūsu investori saņems, dividendi par 18 mēnešu periodu, bet tad katru gadu turpmāk par 12 mēnešu periodu. Ok, ļoti labi. Un vēl daži pēdējie jautājumi, ko es gribēju pajautāt, ir arī šajā te kontekstā ar to, kā es jau pavisam īsi pats pieminēju par to Baltijā, kā tas izskatās, bet varbūt arī tavs kā privātā investora skatījums, kā tu redzi, kas tur notiekās ar akcijām, ar obligācijām, kā tu vērtēts? Jā, varbūt par obligācijām. Es domāju, ka Baltijā ir arī tas īstenībā ļoti līdzīgi kā Eiropā ir liela obligacionāra interese. To mēs redzam, visas obligācijas tiek oversubscribētas, un tas ir tāds pat jaunais standards. Tāpat laikā tā personīgi liekas, ka daļa no obligācijām ir tādas, kur investori noteikti neizvērtē pilnīgi visus riskus. Īpaši tāds nosacīt ne jauns trends, bet nekustamo īpašumu attīstītāju kompānijas viņas piesaista obligācijas holdinga līmenī, lai pēc tam kā equity ieguldītu savos projektos. Un tad tur var būt, un tās ir visbiežāk nenodrošinātas obligācijas, un tad
Un, lai gan tur, teiksim, atdevis tiek piedāvāts tāds, kā, teiksim, arī projektu līmenī, ka tiek finansēta kaut kāda nekustamā īpašuma projekta, man liekas, tur varbūt tas īsti netiek pareizi izcenots no obligacionāra perspektīvas, bet tāpat laikā, pieprasījums ir, tad es saprotu arī šos emitents. Līdz ar to tādas emisijas liek domāt par to, ka pieprasījums ir liels un uzņēmumiem nav nekāda problēma piesaistīt līdz 10 miljoniem vai maz 11 miljonus eiro no Baltijas. Tas ir īstenībā tāds komfortabls līmenis, ko, manuprāt, jebkurš labi performējuši uzņēmums var no Baltijas investoriem piesaistīt. Protams, 100 miljonu eiro tas nebūtu iespējams, un arī mēs savu eiro obligāciju nevarētu nofinansēt ar Baltijas investoriem tikai. Un par akciju tirgu. Īstenībā Baltijas akciju tirgus ir tāds maza kopija no jebkura akciju tirgus kopumā. Tāpat kā, lielajos akciju tirgos mums ir savi blue chips, mums ir finanšu kompānijas, mums ir arī savi nosacītie meme akcijas, ne meme coin, bet meme akcijas, vai akcijas, kur varbūt tas novērtējums ir tāds interesants, vairākos 10 PE ratio. Mums varbūt iztrūks kaut kādas konkrētas industrijas, kaut kādas naftas iegūs kompānijas vai tam līdzīgas, bet mums ir pietiekami daudz kompānijas, kas ir dividendžu maksātāji. Tā kā tāds mazs mikrokosmos no diezgan tipiska akciju tirgus. Tāpat laikā varbūt to arī pieminēšu, te atgriezto pensiju naudu, kur mēs noteikti atpaliekam, par maz ir institucionāli investori, manuprāt, noteiktās akcijās, viņi jau tā ir pasīvi un noteiktas akcijas viņi vispār neaiztiek, un dažādi iemesli pēc, un līdz ar to, tas Baltijas akciju tirgus liekas, ka viņš turās uz retail, uz tādiem individuāliem investoriem. Un, manuprāt, par maz ir institucionāla investoru atbalsts, tā skaitā arī pensiju fondu plānu atbalsts. Un tāpat laikā arī interesanti apstīties ir tos pašus otro pensiju plānus, kur, ja pastāst kaut kāds griezumu investīcijām, protams, ka tur ir ļoti liela daļa ASV, ko pilnīgi noteikti var saprast, tad daži pensiju plāni mēģina investēt Baltijā, bet viņu versija par investīcijām Baltijā ir, ieguldījumi privātā kapitāla fondos vai nekustama īpašuma fondos, bieži vien arī pašveidotos, un, tā ir viņa interpretācija par to, kā viņi investē Baltijā, lai gan, mums ir pietiekami daudz akciju, un, kuros investēt, un, protams, arī ļoti gaida to brīdi, ka kāds arī varēs izveidos pirmos ETFs Baltijas, un es saprotu, ka problēma noteikti ir tehniska, bet, jebkurai tehniskai problēmai arī risinājums ir tehnisks, un noteikti to var atrast. Tā kā, man liekas, tas ir tas, kas ļoti tur pie zemes Baltijas akciju tirgu īpaši. Jā, taisnība, protams, vajadzētu kādam tam pensijniekam vajadzētu uzņemties to līderu lomu un šo sākt darīt, jo kur vēl gaidīt kādas citas institucionālās investorus, jo paši savējie vietējie nav. Un kādam būs jāsāk darīt. Protams, ka nepalīdz tādi gadījumi, kā piemēram Enefit, kad aiziet, kur bijis tie institucionālie vai pensijnieki, tur jau bija tomēr tās akcijas sapirkuši. Vai Lietuvā Ignitis atkal tur sāk runāt valdība, ka varbūt varētu izpirkt no biržas, priekš kam tad tur tiem privātajiem akcionāriem to peļņu dot. Un tie, protams, nav forši signāli. Bet būtu labi, ja tā aktivitāte būtu lielāka, tas arī visu vilkt uz priekšu. Kādam tā līdera loma būs jāuzņemās. Tā kā ja mūs skatās, klausās kāds, kurš ar to ir saistīts, ir brīva vieta. Ir, protams, kādam pa visādām akcijām, bet tā masveidīgāk, varētu. Un es domāju, arī no tā paša droši vien, ka arī investīcija jēga veidotos arī tagad, ja ņemot vērā, cik daudzām akcijām ir zemi novērtējumi, cik ir liels dividendes, varbūt ir labs laiks. Jā, tieši tā, un pietiekami daudz arī šie uzņēmumi, viņi darbojas Baltijā, viņu vadība, viņu akcionāri ir sasniedzami šeit, tev kā pensiju plānu pārvaldniekam, tu neinvestē
teiksim, kaut kādā pilnīgi netvaramā ieguldījumā, superpasīvā ETF-ā, kas, protams, ir ļoti ok, jo ņemot vērā zemās komisijas, bet tu šo te uzņēmumu sasniedzamību Baltijā, tu arī tikt pie vadības, izzināt visus tev interesējušos jautājumus. Noteikti liels plus. Ok, ļoti labi, paldies, Māri. Varbūt pašās beigās tev pašam vēl gribējās tādu norezumējot vai vēl kādu uzsaukumu teikt arī Eleving akcionāriem, obligacionāriem. Ja mēs, protams, par obligācijām runājām par jauno piedāvājumu. Varbūt tev kas papildus teikt. Noteikti var teikt, ja runāt par akcijām, tad mūsu kā vadības viedoklis ir, protams, tāds, ka akcija nenovērtēta, noteikti mēs darām visu, lai uzņēmums augtu un iespējams pat dubultotos nākamo pāris gadu laikā. Mums ir visi priekšnosacījumi tam, lai tas veiksmīgi arī notiktu. Par obligācijām runājot, tad jāsaka, it īpaši ņemot vērā šo mūsu jauno obligāciju emisiju, kad, jūs bijat obligacionārs, kas bija apmierināts ar savu esošo ieguldījumu un negribat pāris nedēļu laikā šo pozitīvo problēmu ar meklēt veidu, kur investēt naudu un investēt iespējams kādās nenodrošinātās obligācijās vai kaut kādos citos instrumentos, tad, un jūs esat ļoti apmierināts ar Eleving stāstu, tad es domāju, noteikti jāizmanto iespēju pagarināt savu ieguldījumu. Un tāpat laikā mēs ļoti arī gaidām jaunos investorus, īpaši jaunus obligacionārus, kas līdz šim varbūt vēl nav investējuši mūsos. Mūsu stāsts ir unikāls Baltijai. Mēs esam Baltijā bāzēts uzņēmums no vadības perspektīvas, no akcionāru perspektīvas, bet vairāk kā 80% no mūsu biznesa ir globāls. Tā kā mēs esam Baltijā bāzēts globāls uzņēmums, tehnoloģijās balstīts un darbojamies tirgos ar būtībā neizmērām izaugsmas potenciālu nākotnē. Un mūsu teiksim, darbībā, mūsu bilancē ir ieslēpta ļoti liels tāds intangible value, ko es ceru, ka visi investori varēs baudīt nākotnē. Super, paldies, ļoti labs pitch. Paldies, Māri. Paldies tev. Paldies arī jums, skatītāji, klausītāji. Sekojam līdzi Investoru klubam un tiekamies nākamajās epizodēs. Visu labu!